Esiet svētīti. Esiet svētīti, man mīļie brāļi un māsas, lai Dieva miers jūsu namā. Lai Dieva miers jūsu namā. Es pasludinu, ka Dieva valstība pie jums ir tuvu klāt pienākusi. Halleluja! Un šodien tāds jautājums, kurš no mums ir pirmais? Kurš no mums ir lielākais? Tāds jautājums arī izskanēja starp mācekļiem. Jautāja, kurš no mums ir lielākais? Un es izlasīšu no Mateja evaņģēlija, Mateja evaņģēlijs, 20. nodaļa, sākot ar 20. pantu. Tad Zebedeja dēla māte nāca ar saviem dēliem, pie viņa metās zemē un lūdza, ko no viņa, un viņš, Jēzus, tai sacīja, ko tu gribi? Un viņš saka tam, saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā. Viens tev pa labo un otrs pa kreiso roku. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs nezināt, ko lūdzat? Vai jūs varat dzert šo biķeri, ko es dzeršu? Tie saka viņam, varam gan. Un viņš saka tiem, manu biķeri jums būs gan dzert, bet sēdēt pie manas labās un kreisās rokas, to dot man nepiederas. Tas pienāks tiem, kam mans tēvs to sagādājis. Kad tie 10 to dzirdēja, viņi apskaitās par šiem 2 brāļiem. Bet Jēzus pieaicinājis tos un sacīja, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi par tautām, un lieli kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulains. Un kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kad cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un atdot savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tad Zebedeja dēla māte nāca pie Jēzus un ko lūdza. Un runa ir par Jānu un Jēkabu. Un ziniet, kā mammas taču grib, lai mūsu bērniem būtu tas labākais. Un, protams, mamma lūdz, lai Jānis un Jēkabs, kad Jēzus aiziet savā valstībā, kad aiziet Dieva valstībā, kad aiziet pie tēva, un kad pienāca laiks, kad Jānis un Jēkabs nonāk debesīs, tad viņi sēž pie tēva, pie Jēzus labās un kreisās rokas. Un Jēzus saka, ka tas man nepienākas, ka tēvs to ir nolēmis, ka tēvs ir tas, kas nolēma, ka Dievs ir pāri par visiem, ka viņš nolēma, kas sēdēs pie Jēzus labās un kas pie kreisās rokas. Un tad šie 10, kas sadzirdēja, šie 10 pārējie mācekļi, viņi saskaitās ar šiem 2 brāļiem. Un Jēzus saka, pie jums tā nebūs būt. Ja? Bībelē teica, no tā nopratīs, ka mēs esam viņa mācekļi, ka mīlestība būs mūsu starpā. Tie, kas teica, esot gaismā, tiem ir sadraudzība savā starpā. Un Jēzus asins šķīsta no visiem grēkiem. Un kas tad no mums ir lielākais? Kas no mums ir pirmais? Jēzus saka, ka lieli kungi apspiež, ja, ka kungi valda, ķēniņi valda par tautām, bet pie jums tā nebūs būt. Tad Dieva valstībā ir cita likuma. Dieva valstībā brālis brāli neapspiež. Ja? Brālis brāli kaut ko nelūdzās viens pret otru, ja? Nav šis cīniņš vienam pret otru. Bet kad mēs esam tie, kas kalpojam viens otram, jo Jēzus saka, es esmu atnācis, lai kalpotu. Un kā Jēzus saka, pie jums tā nebūs būt, ja kas grib būt liels, tas arī ir jūsu sulains. Tad, ja es gribu būt liels, tad man ir jābūt visu sulainiem. Un kas grib būt kalps, un kas grib būt pirmais, tas lai ir visu jūsu kalps. Lūk, Jēzus ceļš. Mēs bieži vien meklējam varbūt savu taisnību, savu patiesību un domājam, kā ir pareizi un kā ir nepareizi. Bet mums ir jāieskatās Bībelē. Un nevienmēr mums gribās dzīvot pēc Dieva vārda. Nevienmēr mums gribās. Bet es domāju, ka tas ir tas, kas mums sirdī ir jāvēlās. Un Dievs mums palīdzēs. Dievs mums palīdzēs būt tādiem, kādus viņš grib redzēt. Amen. Kad mēs tiešām esam sulēņi, ka mēs esam kalpi, ka mēs esam nākuši, lai kalpotu, ka mēs esam nākuši, lai parādītu mīlestību. Un ka mēs nekad negribam izcelties, bet gribam būt tie, kas ir savas sirds atvēruši, lai otram palīdzētu, lai otru svētītu.
Halleluja! Jo mēs esam kā Dieva bērni radīti otra celšanai un nevis postīšanai. Jā, jo Jēzus nāca meklēt un glābt pazudušo, un man no manas puses ir jāizdara viss, lai katrs brālis, lai katrs māsa un tie, kas nepazīst Kristu, lai viņi iepazīst Kristu, un lai arī man tuvākie brālis un māsa garīgi pieaug, un lai viņi pilnveidojās, un lai viņi dzīve izmainās, un lai viņi sastopas ar Kristu. Jā. Es domāju, kad mūsu pagoni, vai mēs esam mācītāji, vai evaņģēlisti, vai apustuļi, vai pravieši, tā ir dāvana, ko Dievs mums ir iedevis, ar kuru mēs kalpojam, ar kuru mēs svētījam otru, bet nekad mēs neesam lielāki par otru, nekad mēs neesam pirmie. Mēs esam tie, kas svētījam, kas palīdzam arī es. Kāpēc es ierakstu šos ierakstus? Tikai tāpēc, kas būtu par svētību, lai kaut kādā veidā, jo es ticu, kad katram no mums ir tā dāvana, lai otrs svētītu un palīdzētu. Un es ticu, ka varbūt kaut kādā veidā es tavā ticības ceļā, ja tavā garīgā izaugsmē varu palīdzēt un būt par svētību. Esiet svētīti. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.